Romāns Platonovs uz sānu līnijām. Un vai 11 metru sodastiens pirmajā spēles minūtē, 23. sekundē nemaldos. Patiešām neticams sākums, liepainieki tikko vēl sauca kaujas saucienus un cerēja noskaņoties mačam pēc iespējas labāk, bet jau spēles 23. sekundē Rīgas Daugava nopelna. Un pendeli jau tiek izpildīta, sitiens. 1-0 ļoti augstsinīgi. Šeit tas ir Mantas Savens, komandas kapteinis, realizē 11 metru sodasitienu un šokējošs sākums šeit Kauguros. Jau spēles pirmajā minūtē, pat papratēja 1 minūte. Rīgas Daugava ir izvirzījusies vadībā. Vadims Gripa nopelnīja 11 metru sodasitienu un nepamanīja, kurš tur klupināja, centrēt soda laukumā un kaut ko no šīs situācijas izzīst. Askeros tur pie tālā vārtu staba, bumba gan lido vairāk uz vidu, un Askeros gan tiek pie bumbas, tur bija grūti no asa leņķa. Tas bija šķiet Jurģis Kalns, kurš mēģināja no ļoti asa leņķa trāpīt. Tieši Savens izpilda visas standarta situācijas Rīgas sastāvs Daugavā, arī šoreiz. Bumba lido gan arī pa taisno vārtu virzienā, var teikt, slikts centrē. Laukuma vidū ir īstenis spēks, šodien viņam jāiztiek bez Tamšauska. Savens izpilda. Nesaprotās aizsargs ar Dorošovu, vai tik tur nav Dorošovam savainojums tieši tā. Savs aizsargs, vai tas bija Jemeļins vai kā organizācija, varbūt šoreiz arī tas. Skatāmies, Grebis rāda, ka viņš ir viens pats, Grebis saņem bumbu, izgājiens 1-1. Nē, Grebis ļoti slikti uzņem bumbu. Ļoti slikta bumbas uzņemšana. Kā jau minēju, sāk pamatstāvā Daugavpilī, bet neparādīs sevi atkal. Rīgas Daugava pārtur bumbu jau pretinieku laukuma pusē. Un laba pozīcija Kozačukam, Kozačuks sitīs, sit pa vārtu tīkla ārpuse. Un tomēr sitiens pa taisno nedaudz garām. Manas pieminētiem lietuviešu aizsargam Burovskim. Burovskis izspēlē sieniņu, malējais aizsargs Burovskis pieslēdzies uzbrukumam, centrējums, Dorošovs lēcienā atcet bumbu, bet tur arī pie tuvā staba bija kāds spēlētājs, kurš nepaspēja pirmais tikt pie bumbas. Šeit labi Zuntners nospēlē aizsardzībā ar šīs te ierīces par brīnumsvecītēm, kas mums tas atceļ dūmus. Tā tik vēl trūka, lai sniegu nomainītu dūminu, tomēr domāju, šī te uguņošana nav tik varena, lai mums aizsektu redzamību šķērsām laukumam, un ir piespēles, ka sāsne. Tāpēc nevienmēr var akli skatīties uz. Tagad laba iespēja Liepājas Metalurgam 1-1. Vungars Askeros izmanto partnera centrējumu un tiek panāks neizšķirts. Rezultāts ir 1-1. Liepājas Metalurgs ir realizēja praktiski savu Azerbaidžānas futbolists Vungars Askeros izmanto savu būtībā otro iespēju. Klimāvičs arī un ļoti bīstama situācija. Bumba lēkā soda laukumā, Kozačuks par ilgu. Vajadzēja, protams, ka piespēlēt, tagad seko tālstiens pāri vārtiem. Neiedeva, bet Zuntners ļoti bīstami nospēlē augstu pacelt kāju. Aizmirstam epizodi, turpinām skatīties spēli. Laba epizode, Grebis nomet ar krūtīm un 2-1. Skaisti nospēlē Rīgas Daugavas futbolisti. Kristaps Grebis ar krūtīm nomet Mantam Savenam un Mants Savens gūst vārtus. Mants Savens ir pazīstams ar to otrā viļņa uzbrukšanu. Viņš mēdz pielavīties brīdī, kad notiek lieli notikumi vārtu priekšā. Viņš atļauties izsist uz priekšu un tā kā, 45 grādu leņķi viņam nācās izsist uz sāniem, tālsitiens. Dorošovs nenotur bumbu, Grebis gandrīz ir pirmais pie bumbas. Grebis ķer ar rokām pie galva gūt vārtus, jo šķietami vienkārši, te skatāmies, kā Dorošovs spēlē, viņš apspēlē Grebi un vēl augstsinīgi piespēlē. Rīgas futbols vismaz viņa CV par to liecina. Tagad pastīsimies, kā Grebim veiksies. Grebis bumbu atkal saglabā. Rečickis izlem veikt ļoti utopisku tālsitienu un bumba pamet ļoti mājīgā Kauguru stadiona teritoriju. Augumā ražani aizsargi ir gatavi pacīnīties otrajā stāvā. Ļoti labs centrējums, manuprāt. Vaičulis kļūdās un vai bumba tiks pārvirzīta vārtos? Nē. Viens no Liepājas Metalurga futbolistiem mēģināja ar pakolsi. Tieši tā viņš arī dara. Ļoti labs sitiens un bumba trāpa pa vārtu stabu. Piespēle Suračam. Suračs spēlē. Tiesas rāda, ka bumba nav pametus laukumu. Jā, Suračs turpina spēli, apspēlē Dzintaru Zirni. Redziet, individuāli ļoti spēcīgs. Aiziet garām viegli Prohorenkovam, gar vārtiem dot un turs Jemeļins izpilda stūra sitienu. Arī bīstami. Zirnis tur uzvarēja gaisdīvs. Viņa bumba trāpa pa roku. Tieši tā bumba trāpa pa roku Dmitrijam Hmīzam. Diemžēl atkal aizskatījos, neredzēju epizodu, bet šķiet, ka Dzintars Zirnis ļoti asi nospēlē pret Kozačuku. Ļoti tāls sitiens, Savens spēlētāju burzmā, cim redzot Cerods Rīkušet, un bumba atlec patiešām pie Rīgas Daugavas futbolistiem. Bumba ir vārtu priekšā un no vārtu priekšas pārsit pāri.
Georgi Diakonišvili. Iespēja būs Ziļam, Ziļs pieslēdzies uzbrukumam, Ziļs piespēlē ļoti labi atcīgi piespēlē Suračam, Suračs atkal tā vietā, lai mēģinātu apturēt bumbu, ieķerties bumbā, viņš grib pats visu izdarīt, uzreiz sit. Bīstams centrējums un bumbu nonāk vārtu priekšā nedaudz garām. Tas bija Skerovs, ja nemaldos, kurš sita. Uz vārds gan nepamet, bet Savens rīkojas pareizi, viltīgi un maksimāli novilcina laiku. Dorešovs steidzas un piespēlē neprecīzi. Visi spēle ir galā. Rīgas Daugava ir uzvarējusi ar 2-1. Liepājas Metalurgam pirmais zaudējums jau 2. kārtā. Rīgas Daugava patiešām ir lielas ambīcijas. Jau pašā čempionāta sākumā viņi sevi parāda nevis kā vienkārši medaļu pretendents, bet varbūt pat zelta pretendentus.